Dažādus ievārījumus, kompotus, dārzeņu marinējumus un mājas vīnus ar preču zīmi Durbes Veltes Sijā Evi & Jo ražo 3. sezonu. Tikai no vietējām ogām, augļiem un dārzeņiem tiek ražoti ievārījumi, gatavoti kompoti, marinēti dārzeņi, vārīti dažādi pikanti salāti un raudzēti augļu ogu vīni. Izēvielas tiek audzētas ar tradicionālajām lauksaimniecības metodēm, un tas nozīmē, ka dārzeņu vagas tiek ravētas, augļi un ogas netiek migloti ar dažādiem ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem. Ja kaut kas patiešām ir Latvijā izaudzēts un saražots par 95%, tad tie ir Durbes Veltes produkti, apgalvo uzņēmuma īpašniece un vadītāja Evija Kopštāle. Pircējiem tiek piedāvāti arī netradicionāli produkti. Ābolu ķirbju pikantais ievārījums, saukts arī par čatniju, cukīnī salckābā marināde ar kurkumu, pikanti salāti no zaļajiem tomātiem. Lai maltīte būtu pilnīga, Durbes Veltes piedāvā arī dažādus augļu ogu vīnus. Ar marta mēnesi Durbes Veltes piedāvā aroniju, ābolu aroniju, aveņu plūmju pussaldos un pussausos vīnus. Ābolu un rudens augļu ogu pussauso vīnu, kas ir izgatavots kupažējot ābolu, cidoniju un ķirbju sulas. Durbes Veltes vīniem netiek pievienoti sulfīdi. Pagājušo vasaru rudens augļu ogu vīns ieguva 1. vietu Latvijas augļu ogu vīnu konkursa pussauso pussaldo baltvīnu grupā.